kāpēc sievietes nespēja noticēt, pirmkārt, ka viņas izskatās labi. Jūs zināt, ka pat viskaistākās sievietes, vispār viskaistākās, kas ir, cīnās ar saviem kompleksiem. Es palasīju internetā, pat tās skaistos, kas ir tas pasaules tās modelis, tās cīnās ar kompleksiem. Vienai lūpas pa šaurām, vienai tur krūts pamazām un tā tālāk un visādi. Viņas cīnās ar saviem kompleksiem. Jebkura sieviete cīnās ar kompleksiem. Un ne Aiga? Es pat zinu, Aiga ir kompleks. Katrai sievietei kaut kāds kompleks. Un ne jau tikai sievietam, arī vīriešiem kompleks. Nedomāju, ka vīriešiem. Vienam kājas pa līkām, vienam pa tievām kājas. Plec pa šauriem. Jā, citi pat kaunās noģērties pludmalē. Mēs vakar bijām tur uz to šašīti cepšanu. Un tāds sievieti vien bija līdz, viņa teica, lai viņas nefotogrāfē. Kompleks, cilvēkiem kompleks. Nu, pareizi. Cilvēkiem kompleks. Un kāpēc tas tā ir? Zini, kas īstenībā tas ir? Tas viss ir sātana izgudrojums. Sātans. Tas ir vēlams, kas pēc cilvēkiem. Viņš runā uz cilvēkiem un dara cilvēks nepilnības. Īstenībā Dievs jau ir radījis mums skaistus un viss ir forši. Kāds tu esi, tāds esi, forši. Sātans strādā. Viņš saka, tu esi nepilnīgs. Tevī nav viss kārtībā. Pareizi, tā ir dzīvē. Es domāju, katram cilvēkam, gandrīz katram, pie kaut kāds ķermeņas daļa ir kaut kāds kompleks. Sevišķi sievietēm vairāk, vīriešiem varbūt drusciņi mazāk, bet arī vīriešiem. Vienam vēdriņš pa lielu, ka viņš tur nevar noģērties, tur pludmalē, tur kaunās. Paskaties, tas aptaujas top 10 problēmas zonas. Par ko uztraucas mūsdienas sievietes. Tas ir, paskatīsim. Pirmais bija vēders. Es nezinu, kāpēc vēders. Otrais kājām, pa kājām uztraucas. Tad pēcpuse. Pirkstiem, pat pa pirkstiem uztraucas. Potītes, gurni, pa gurniem, mugura, rokas, pleci. Pa pleciem. Es nezinu, tā iedomājos, ka viņas pat tā pat visu. Jo tā sievietēm. Es domāju, ka vienkārši sievietes iedomājas un uzliek kaut kādas sev iedomu standārts. Jūs paši sev iedomājas kaut kādu standārtu. Daži grib, piemēram, līdzināties Madonnai, piemēram. Zini, ka daži citas grib Britney Spears arī. Bet noņemiet viņiem to makijāžu pēc Britney Spears. Zini, kā viņi izskatīsies, viņi 10 reizes sliktāk pa jums izskatīsies. Viņi vienkārši ir uztaisīt tādu, kā Leilu. Noņem viņai visu to parfumēriju, un kur viņai tās bildes, bet vai, tur, kas tāds? Jā. Tāpēc es domāju, ka sievietes vienkārši, viņa viens no iemesliem, kāpēc tas tā viss ir, viņas grib ielikt sev kaut kādā iedomi rāmi uz sev, kaut kādā iedomi rāmi, un jo viņas vairāk grib ielikt tādā rāmi, jo nepatik pret seviem viņiem palielinās. Es tāpēc iesaku sievietēm beigt ielikt sev kaut kādās iedomu rāmjos, priecāties, kāda tu esi, priecāties par to, kāda tu esi, un priecāties un baudīt vienkārši dzīvi. Beigt cīnīties ar saviem kompleksiem. Un beigt cīnīties ar visām tām problēmām, jo cilvēkiem vajag saprast, kas tu esi, kā tev Dievs ir radījis. Tev saprast, kas tu esi Dievā, kas tu esi, kāda tev Dievs ir radījis. Dievs ir radījis vispār, viss cilvēks brīnišķīgs. Un es saprotu arī, ka viss tas, ko tu domā, ja, viss tas, kādu tu sev redzi, tas arī atspoguļojas arī īstenībā uz tavu fizisko ķermeni. Jo viss garīgais materializējies. Viss, ja tu sāc domāt par to, ka tu slikti izskaties, pirmkārt, tev dzīve būs nelaimīga, tu nebūs priecīgs, tu visu laiku būs tāda bēdīga. Un otrkārt, tu arī paliks ne tāda forša, tu nebūsi. Tu nebūsi smaidīgi, tu nebūsi priecīgi, tu nevarēsi baudīt dzīvi. Ja tu paskatīsi uz sevi un domās, cik forši es izskaties, cik labi, cik es skaisti, cik es smuka. Bet varbūt arī pirmā brīdī varbūt neesi tik smuka apkārtējiem tā nemaz. Bet es tev tošana dod 100 punktus pēc laiciņa, tu izmainīsies un paliksi ļoti skaisti. Cilvēks paliek skaisti, saproti? Arī skaisti, viņš skatās uz sevi un priecēs par sevi. Viņam izmainās sevi, viņš paliek ļoti skaists un smaidīgs un skaists, viņš patīkams cilvēkiem.
Nav tā, ka cits varbūt tas nemaz tā varbūt pēc sevis tik brīnišķīgs nezinu, bet ja viņš ir smaidīgs, priecīgs, viņš ir patīkams, tas viņa skaistums pārņem, tas ir tāds Dieva skaistums, viņam nevajag tā kā iedomājas. Nekā cilvēki iedomājas, vienam tur deguns palīk, vienam pa platu, vienam pa šauru, vienam pa lielu, vienam pa mazu, citi smuki ar lieliem deguniem, smuki ar maziem deguniem cilvēki. Piemēram, tie grūzīņi, kas viņiem visiem liela deguna, kas tā viņiem visiem tādi, ar tiem kaut kādiem tur ķīniešiem, tie visiem tad maziņi tādi, zini, un kas tā viņiem ir smukāk, un tiem ir smukāk, viņiem tādi cilvēki vienkārši ir, mēs iedomājam, ka mums jābūt, man agrāk arī, man tāds deguns tāds bišķi liela, man pat likās, ka tie cilvēki, tie mazie deguni, vai cik viņi noteikti laimīgi, viņiem tāds smuk deguni, kad man tāds būtu, es esmu priecīgs. Pēc tam es skatos citiem sievietiem, pats liels deguns, laikam viņi tādi nelaimīgi. Beigās skatos, viņi tādi foršāki, beigās pieņem, ka viņi ir tāds, nemaz tik slikti neizskatās viņai tas deguns. Tā cilvēks jau domā, zin, ka un tā ir operācijas plastiskās, visos tur grīž tas deguns, ņem tā lūpas, tur citiem normāls lūpas, viņi grib liels lūpas kaut ko. Un uzstājas un sakoja, un tas tā plastiskā operācija neizdodas, nav redzējuši internetā. Šitā lūpas tādas paliek tik briesmīgi. Kāda normāls cilvēki bija sakropļi, cits tās krūtis tur uzstājas, nezinu kādas tur, un tad visādi metās visādi daudzie pēc tam krūtīs un visām tiem silikoniem. Un pēc tam cilvēki paši cieši, zini. Tā ir cilvēki neapzinās, kas viņi ir, kāds viņi Dievs ir radījis. Es domāju, ka pirmkārt cilvēkiem jāapzinās, kas viņi ir. Un cilvēkam jāieraug sevi skaisti, jācenšas apzināties, ka viņš ir skaists. Un es ticu, ka viņš tā apzināsies, to pieņems, viņš arī tāds kļūs, saprot? Jo, ja cilvēks ieliek sev tādā rāmjos, tad es saprotu, ka viņš arī fiziski tiek ierobežots, un viņš nespēja. Tas ir fakts, tā ir. Viņš nespēja mainīties, viņš nespēja būt svētīts, viņš nespēja nedabūt pat svētību no Dieva, saprot? Un es saprotu, ka cilvēkiem ir jādomā pirmkārt, ka viņi ir svētīti, ka viņiem ir jāieraug sevi kā svētītiem, jāapzinās sevi par skaistiem un jāapzinās sevi par stipriem, arī citi domā, ka viņi ir švaki, bet īstenībā cilvēks, ja tu jūties švaks, arī patrenējies, papumpējies, arī fiziskā ziņā. Nav tik grūti, un jāapzinās, ka tu esi gudrs, īstenībā, ja cilvēks, zin kā citam mammas vai kas izdara nepareizi spiedienu uz bērnu, zin kā ir, viņš bērns kaut ko nepareizi izdara, viņš saka, tu muļķīt, zini, muļķīt. Viņam viss saka, kaut ko viņš izdara nepareizi, tu esi muļķis. Un cilvēks to pieņem, tā kā ieietas viņā iekšā, un viņš jūtas tā kā muļķīts, zini. Jā, viņš pats tāds, viņš izdara tāds muļķīts, zini, un viņš arī tāds dzīvo muļķīts tāds, zini, vispār pasaka, muļķīts tāds, zini. Viņa mamma teikt, tu esi gudrs, tu esi mans, tev visu, un nekas šoreiz tas nes, bet tu esi vispār gudrs. Un viņš cilvēks pieņem, ka viņš ir gudrs, un viņš arī dzīvo kā gudrs, un viņam viss dzīves sanāk, un viņš ir gudrs. Es jau tādu savus bērnus, ka viss iedrošina otrādāk. Es visu saku, tev sanāk bizness, tur viss tur būs dzīvē, es viņiem cenšos teikt, sportā tev viss izdosies. Man vienam tāds Kristers, tas puika, ja? Viņam nemaz nav tāds spēks, zini, tāda muskuļi, zini, bet, ka viņš kaujās ar puikiem, viņš vienmēr uzvar. Es saku, kā tad, Krister, tu nemaz te neizskaties, viņš tāds tieviņš diezgan. Viņš saka, man nav bērni no viena, viņš saka, viņam nav bērni, viņš jūtas tā kā uzvarētājs. Es viņam to iemācījis, ka viņš jūtas kā uzvarētājs, lai tev kāds tev kaut ko uzbrūk, un viņš piekauj tas stiprākas, kā fiziski spēcīgāk, viņš viņus piekauja. Jau zini. Jā. Viņam tā ir cilvēkam, tas ir tāpēc apzināties sev kā stipru, kā spēcīgi, kā uzvarētājiem, tas tev darbojas. Tā arī sportā, pareiz, Hendrika, ka tu ir sambo, ja tu apzinies, ka tu uzvarēsi un tur viss tev ir spēks. Jā, bet apzināti, ka tu nes labā formā. Jā, protams, arī kaut kas jādara. Fiziskā līnija, protams, ja tu neko nedarīsi. Tā arī ir fakts, tā drusciņa jau ir fakts, bet apziņu vajag. Jo viss, kas garīgā pasaulē, tas viss materializējās fiziskā. Vispirms ir garīgais, kā jau cik reiz mēs esam to teikuši, vispirms ir garīgais un tad ir fiziskais. Ko es jums gribēšu šodien pašu galvenā pateikt, kā es sapratu, kas mums ir vajadzīgs, lai mums notiktu šīs pārmaiņas. Zin kā, man tas ir, man tā bija agrāk, un es tagad saprotu, kāpēc man tāds trūkums bija. Zin kā, man bija, es nekad nespēju iedomāties, ka es esmu pirmais, vissvarīgākais. Svarīgs un pirmais. Es vienmēr sevi noliku otrā, kaut kāds otrais numuriņš. Labi, vēl otrais, tur trešais vai kāds.
Es nekad sev nevarēju uzlikt, kad es esmu kaut kas pārāks, pats, man likās, labāk es tāds pazemīgs, bet tāds 2., 3., 4. numuriņš, dzīvē. Un nespēju kā uzvarētājs sev pieņemt, kā uzvarētājs dzīves sfēras. Tas īstenībā nav labi, saproti? Ja tu negribi apzināties, kā sev pa uzvarētāju, tas nav labi. Tu neko nesasniedz dzīvē. Jo tie cilvēki, kas sasniedz dzīvē, viņi apzinās, ka viņi ir uzvarētāji, ka viņi spējas. Kaut tas pats Putins, tas mazais. Viņš apzinājās, ka viņam dzīvē nav tur bērnībā nekas veicies, bet tagad viņš tic pie to varu, viņš tur apzinās, viņš tā kā uzvarētājs tur iet pareizi, viņš viss tur pasūta pēc man. Viņam arī, protams, atbalsta, viņam palīdz, bet viņš kā uzvarētājs. Hitlers bija vārds kā uzvarētājs. Tā ir, tas nav labs piemērs, bet tādā ziņā viņi cilvēki kā uzvarētāji viņi dzīvo. Teica, ka viņi visu uzvarēs, varbūt neizdevās, bet viņi ir kā uzvarētāji. Protams, tas nebija ar Dievu palīgu, tāpēc viņam nekas neizdevās, bet ja tur būtu Dievs ar Dievu viņi to visu darīt, viss tas būtu likumīgi. Apskaties, Dāvids kā, ne? Dāvids ar Goliātu, kad cīnījās. Reāli nemaz nelikās, ka viņš tur kaut ko varētu izdarīt tādam Goliātam. Viņam bija uzvaras apziņa, viņš kā uzvarētājs. Viņš teica, Dievs ir ar maniem, kas var būt pret maniem. Viņš ir Dievu, viņš saka, Dievs ir pats spēcīgākais, viņš ir mani. Iedomājies, tevi ir pats Kristus, tevi ir svētais gars. Kur tu vari būt kaut kāda niecība, ne? Iedomājies, tu satiecies ar valsts prezidentu, ne? Piemēram, uz ielas satiecies. Tevi ir Kristus, viņā nav. Iedomājies, tevi ir pats ķēniņš iekšā. Svētais gars, dzīve svēta, Dievs tevi ir. Tam prezidentam nemaz nav, viņš varbūt nav piedzimis, un tu būsi mazāks par viņu, ne? Ka tevi dzīvot īstenībā tādā apziņā, ka tevi dzīvot. Un kad tu viņš tev kaut ko pateiks, un tu tāds pēdzies par tevi, nē. Mēs varam parunāt. Tev nav jābādas, tevi ir pats Dievs, tevi ķēniņš tevi ir iemājos. Jo bez to apziņas, ka tu esi uzvarētājs, īstenībā dzīve ir grūta. Es tā sapratu. Un ko es gribēju pateikt, kā var nonākt pie tās apziņas? Kā var, ne jau vienmēr tas tā viss ir. Un zini, ko es sapratu? Un es tā sapratu, lasīju, un es to, ne jau viens pats es to izdevu, es arī cits klausījos, mācītais un sludinātais arī, un lasīju internetā, un es sapratu, ka, lai nonākt pie tās apziņas, ka tu esi uzvarētais, ka tu visu vari, ka tev vajag veltīt laiks pārdomām. Daudz laiks tev vajag veltīt cilvēkam pārdomām, jo ne visās situācijās tu jutīsies, kā uzvarētais. Pareizi? Ir, ka kāds tev pārmet, kāds brālis tev aizvaino kaut ko, pareizi? Tu jau nejutīsies kā uzvarētais, viņš tev kaut ko piekrāp, tu ielaiž rūgtumu kaut kā, tu jau tādā brīdī nejutīsies, kaut ko sastrīdies ar sievu, piemēram, tu jau tādā brīdī nebūs baigies uzvarētais. Es saprotu, kad ir tādā brīdī jāveltī laiks pārdomām. Ej malā, un ja tev ir tāda situācija, es tā saprotu, kāds 2 dienas kaut vai pabūt kaut kur vienatnē, no visu aizēju un pārdomā visu. Pārdomā un saproti, es tā saprotu, un pieņem, kas tu esi. Atceries, kas tu esi. Un zinu, ko es vēl saprotu, ka tās pārdomas nāk. Mēģina atcerieties, ko Dievs tavā dzīvē ir izdarījis. Tu atceries, tagad tā situācija diezgan smaga, bēdīga. Bet atceries, Dievs, kāds man bija agrāk, kāds es biju agrāk atceries, pareizi? Kāda dzīve man bija bez Dieva? Varbūt tagad es nejūtos kā uzvarēties šī situācija, kad man tur cilvēki ir aizvainojuši, bet atceries, ko Dievs ir izdarījis tev. Viņš tev izvilkt sarunu tiem mēsliem, viņš tev ir izglābs, viņš tev devis jaunu dzīvi, jaunu sirdi, viņš tev mīl, viņš atceries savu liecību, savu dzīves stāstu. Un atceries, kas tu bija agrāk un kāds esi šodien. Un sāc pārdomāt to. Un tu redzēsi, tev atnāks atpakaļ viss prieks. Jo ir daudz labāk jebkurā gadījumā nekā bija, pareizi. Jo cilvēki, saprot, daudz reizes kaut kur skrien un neveltīja laiku pārdomām. Man arī ir aigas, es citreiz sastrīdos, sastrīdos. Tādas dusmas gribu, mums arī ir tās emocijas, bet es cenšos tādā brīdī aiziet otrā istabā un pabūt viens un pārdomāt. Vai tas ir vērts, turpināt to strīdu, vai vērts ir dzīvot tā kā strīdā, kaut kādā nepiedošanā. Pirmā brīdī, kad jūs kaut ko sastrīdat, cilvēki, kas sastrīdat, gribās pilnīgi mūkt prom no tā, vai arī kaut kāds
aizvainojas. Pareizi, gribas no to cilvēku, no visu to situāciju, kur tu aizmūks? Vienkārši es domāju, gribas pat paslēpties no visu tā. Es domāju, ka, lai tik mēs galā ar šo situāciju, vajag atrast laiku pārdomāt. Jo bieži tādā brīdī mēs visi aizmirstam, ko mēs mācījušies, ko Bībele saka. Negribās, zin kā ir, tev jums nav tā, pat Bībeli negribās lasīt. Ne lūk, Dievu negribās, nekas. Nav tā, Roberti. Nevar pat pieļast, man arī uznāk tāds, piemēram, puikas kaut ko izdarījuši, kaut kur nav bijuši mājās vai kustur. Pareizāji, negribās ne Bībeli lasīt, ne lūk, Dievu. Viņš nav bijis kā 2 dienu mājās, vai kas kaut kur blandās. Negribās neiet, Dievu tik smagi, tik riebīgi domāt par visu. Es saku, es palūku, Dievu, viņi jau nevar palūkt. Viņi var to situāciju var, bet viņi nevar tā kā Bībeli palasīt grūti. Un tad ir labi atrast laiku pārdomām. Var sākt pat meditēt, zini. Tas meditēt liekas kristīgi neiedarās meditēt. Tas tā kā jogiem, zini, jogi meditēt. Bet īstā, zinu, ko es lasīju, meditēt, tas nozīmē, zinu, ko nozīmē vārds meditēt īstenībā. Meditēt nozīmē, meditācijas pierakstīja ir prāta fokusēšanas process uz kādu objektu vai domu ar mērķi pilnībā atslēgt uztveri. Meditācija tulkojas pārdomāšana, dziļa pārdomāšana. Meditācija, tu domā par to lietu dzīvi, tu atslēdzies no visām citām lietām nost un koncentrējies tikai uz to vienu, uz to savu problēmu. Tu viss, kas tev apkārt, viss cits lietas, un koncentrējies uz to un meditē, zini tā. Tas nav slikti īstenībā. Tu jau ar Bībeli var meditēt, ar Dievu vārdu. Vienreiz ar suni gāju pastaigāties, ar suni kaut kur agri no rīta. Viens sēž tur tāds kalniņš, mēs kur tas suni, es tur trenēju, tad kalnā to suni, viņš tur vilk man riepas augšā, lai es viņu muskuļus viņam trenēju. Gribēju tādu spēcīgu suni, gribēju uz izstādēm, tur tādā rītā aizies viens sēž tam kalnu galā, viens, zini, meditē. Tas, laikam tie jogis. Sēž salic tas kājas krustām tā. Un tā, un sēž tam kā. Suns pieiet klāt, viņš nekustās. Viņš tagad sastīnas, tas ir, kā viņi meditē tie, tā. Un suns atpošanā visu. Es vai paskaties, es man netraucēšu, un tā arī tā cilvēki. Tagad sastīnas, mēs tur gājām garām, tur suns pieskajam klāt, viņš pat nepakustējās, nevienu kustību neizdarīja. Tā atslēdzies no visa. Ja domāju, kā viņš atslēdzās no visu apkārt. Viņš sēž un tā. Es aizgāju prom, tā viņš palika tur sēžot. Tad ir kalniņā. Es domāju, kā meditē cilvēki tā. Un es tā domāju, mums, kad mēs pārdomājam tas, zin, kas ir, man liekas ļoti svarīgi, ka tu pārdomā visu tās lietas. Jāspēj tās lietas, tā problēma, kas tev ir. Jo es ticu, ka tu problēmu ir iedēstījis sātnis, ja tas tev iedēstījis. Un lai tā problēma neaugtu, zin, tā sākumā tas problēma, tev viņi mēģina dabūt ārā no savas galvas. Mēģina domāt par Dievu vārdu, ko Dievs saka. Nedomā, ko tas sātans saka, jo es saprotu, ka tev jāmēģina koncentrēties uz Dievu, uz tiem attēliem, uz pozitīviem attēliem, uz to, ka garīgā pasaulē jāsaskat viss tas, ko saka Bībele, un censties visu to sātanu iedīgli izmest ārā. Bet bieži vien mēs to nevaram izdarīt. Pareizi bieži vien nevaram izdarīt. Un tad vajag pārdomāt. Laiks pārdomāt. Jums tā nav, ka nāk tāds spiediens reizēm uz visu, uz iekšējo cilvēku, uz sirdi, uz visu kaut kādas lietas. Nav tā, kāds tev pateicis kaut kā, nav tā, kas slikti jūt. Kaut vai skolotāji, kaut ir reiz, nav tā, ka viss tāds slikti kādreiz. Tev jau laikam tā labi mācies. Bet man ir bijis, vai kaut kāds cilvēks kaut ko pareizi. Tāds spiediens, ka tu... Es, ka nebija Dievu, man vispār bija šausmīgi trakši tās lietas. Es, ka tur šķīros, man tā iepriekšā sieviete man mānīja ritīgi, melot. Vai man mānīja, es jau no sākuma ticēju, pēc tam es skatos, ka visi tie meli, man tāds, tik slikti es jūtos. Tāds sakauts bija. Un zin, kā bez Dieva tas ir grūti. Paldies Dievam, ka mums šodien Dievs, ka mēs varam cilvēki iet pakarās, iet slīcināties, visu ko dar to. Neiztur nervi, neiztur vidi. Cik gadījumi nav jauni cilvēki. 18 gadīgi puikas pakarās dēļ kaut kāds meitenes. Uznāk spiediens. Nervi sistēmā. Nav Dievs, kas palīdz, nav kas... Tas ir sātans, kas grib... Nekāds ir sātans, lai mūs nomaitātu, nokaut.
lai pa mums melot, lai mēs tiktu iznīcināti. Viņš jau priecājas par to. Un cilvēki pieņem tos visus, un tā arī notiek viņa dzīvēs. Tāpēc mums jāzina, kā to sienu var noārdīt, kā mēs varam noārdīt to sienu. Kā jūs domājat, kā mēs šo sienu varam noārdīt? Norman, kā tu domā, kā var noārdīt šo sātana darbību, šo sienu? Kā Dievs saka, tu bez manim neniek nespēj. Ej ar Dievu kopā visu laiku. Es sapratu, pareizi. Es sapratu, zinu, kā visforšāk, tas kā kristietim, kā garīgā dzīvē, visforšāk, koncentrēties uz krustās to Jēzu Kristus tāds koncentrēties. Kad tev uznākot tāda, pareizi, būt forši, paliec viens un koncentrēties uz Jēzu Kristus. Un sāc pārdomāt par to, kā viņš nomira par tevīm. Ja domājies, viņš nomira, tu sāc domāt, viņš par manīm nomira, pats Dievs, viņš nomira. Un viņš izlēja savus asins, pareizi, par mani, lai nosaktu man to grēku, lai nosaktu man to problēmu. Viņš izlēja. Iedomājies, pats Dievs izlēja par tevīm asins. Zini, cik tas ir? Un tu sāc to pārdomāt, pieņemt, un viņš nosedz tavas kļūdas, pareizi. Dievs ar nosedz. Un tu sāc domāt, tu sāc kļūt par uzvarētāju, nav tā? Jo, kā Haigais bildi rakstīts, es arī to pieņemu, zinu kā, bet tu rakstīts viņais bildes. Neesat redzējuši viņu profilā, viņu draugos, izlasīt rakstīts. Un viens piliens Jēzus asins nomazgā visas pasaules grēkus. Tur rakstīts uz līdzi fotogrāfu. Viens piliens, Jēzus asins nomazgā visas pasaules grēkus. Tu iedomājies, viņš ir jau nomazgājis tavu grēku. Ko tu rokņēji savā pagātnē, savā vecā dzīvē? Pirmkārt, es saprotu, mums ir, lai to mēs visu to tiktu galā, visu to problēmu, arī visām, protams, ar visu to koncentrēšanu Dievu, tas ir viss labi, bet pirmkārt, es saprotu, mums ir jāatzīst savu kļūdu. Pirmkārt, lai cilvēks tiktu brīvs no viss, viņam ir jāatzīst, ka viņš ir kļūdījis. Ja cilvēks neatzīst, ka viņš ir, zin kā cilvēki, man tur tas vainīgs, tas pats neatzīstas, kā vainīgs. Zin, vienmēr kāds cits novēl visu vainas uz citiem, viens uz sievu, viens uz draugu, bet jāatzīst, ka tu pats esi vainīgs. Ot atzīsties, ka tu esi vainīgs. Atzīsties. Ja tu esi sagrēkos pēc savu draugu, nesaka, ka draugs vainīgs, bet saka, ka tu pats esi vainīgs. Pret sievu, salamājas, tas ir, sieva vainīgs. Sieva nav vainīga, tu pats esi vainīgs. Ko tu? Bieži vien tā ir, mēs visi gribam attaisnēm atrast novēlt visu uz otru. Tāpēc jāatzīst. Pirmkārt, es sapratu, es tā pārdomāju, es domāju, ka pirmkārt mums ir jāatzīst, ko mēs esam izdarījuši. Jāatzīst savas kļūdas. Un otrais, ka tu atzīst, lai, ko mēs varam pamācīties, saprast. Otrais, ka tu esi atzīst savu kļūdu, tā mums ir jānožēlo. Otrais, ka tu izdari, tu atzīt, ka tu atzīt, ka Bībele māca, ka mums vajag nožēlot savas kļūdas. Un es ticu, ka tie cilvēki, kas nožēlo, saprati, tie ir lieli cilvēki pēc tam. Tie, kas nožēlo savas kļūdas, tie visi ir lieli Dieva vīri pēc tam. Kas nožēlo, kas atzīst savas kļūdas un nožēlo. Jo Dievs ir uzticams, viņš piedod visus tavus grēkus. Visu tavu. Jēzus Kristus izlēja asins par visiem taviem grēkiem. Par visiem. Un trešais, ko es sapratu, ir ļoti svarīgi pieņemt šo piedošanu. Tā kā Henrijs stāstīja, to, ka tev cilvēks kāds piedod, tu pieņem to piedošanu. Arī, ka tu arī sevi pret sevi jābūt piedošanu. Saprāt? Ja cilvēks pats sev nevar piedot, viņš nevar arī citam piedot. Es tā novēru. Ja tā Bībele saka, ja tu pats sev nevar piedot, tu nevar arī otram piedot. Ja tu esi kaut ko izdarījis, tev arī pirmkārt jāpiedod. Jāsaprot, ka Dievs tev piedod, ka tu, un arī sev jāpiedod, tad arī tu vari piedot citiem. Un cilvēkiem jāsaprot pats svarīgākais, pats galvenais, jāpieņem piedošanu no Dieva. Obligāti jāpieņem piedošanu no Dieva. Tad tu redzēsi sev par uzvarētāju. Jo, zini, Dievs īstenībā viss ir piedevis, visus tavus grēkus. Jēzus nomira par visiem taviem grēkiem, par visiem. Mums jāpieņem to. Un ceturtais, ko es pierakstīju, es tādus pierakstīju punktus, lai un galvā arī viss tā pārdomāju. Un ceturtais ir, mums ir jātic, ka tas grēks ir Jēzus Kristus asinīs nomazgāts. Jēzus ar savām asinīm to grēku ir nomazgājis. Forši viņš ir nomazgājis. Un viņš vairs neeksistē tas grēks. Saprot, cilvēki visu laiku drokas un kāpēc tā? Īstenībā Jēzus sev ir nomazgājis. Pieņem, ka tas grēks tev ir aprakts.
viņš vairs nav tas grēks. Ziniet, cilvēki tur mocās, vakar tu to izdarīji, viss, tas bija vakar, viņš vairs nav tas grēks. Jēzus nomazgājis tādu grēks, piedevs, un grēks vairs neeksistē. Saprot, Jēzus asins ir nomazgājis. Jo mēs jau neesam taisnoti caur to bauslību, bet caur Jēzus Kristu, caur žēlastību, par viņu izlaitām asinīm. Jo Dievs uz mums skatās kā uz taisnotiem, saproti? Kaut arī tu neesi pilnīgi taisnīgs, atceries vienmēr, kaut tu neesi perfekts un nekad nebūsi perfekts, bet Dievs no debesīm, viņš skatās uz tevi caur Jēzus Kristus asinīm. Viņš skatās uz Jēzus Kristus. Viņš skatās uz tevi, ka tu esi bez vainas. Zini, kāpēc tu saki taisnots? Zini, kā citi saka, es jau esmu vēl grēcinieks. Nē, tu neesi grēcinieks. Kad tu pieņem Jēzu, kad tu piedzimst no augšanas, tu vairs neesi. Zini, kā citi, mēs esam visu laiku mūžu, visu dzīvi grēcinieki. Visu laiku viņi ir grēcinieki, visu laiku viņam vainas, visu laiku viņi nožēlo, bet Jēzus skatās uz tevi kā uz taisnots ar Jēzus Kristus asinīm, protams, ar Jēzus Kristus asinīm. Tā, tas tev jāpieņem un jātic tam. Jo, ja tu tam netic, tad tā lūkšana nav pats spēks. Tu vari lūgt tur, tad tā lūkšana. Jo Sātans grib izvilkt, saprot, ko Sātans dara? Es 5. pierakstīju. Sātans grib izvilkt no kapa to, ko Dievs ir apglabājis. Ne jau to cilvēcisko, to grēku, ko viņš ir apglabājis, viņš ir apglabājis to grēku. To Sātans grib pacelt augšā, viņš tev grib atgādināt. Zini? Sātans vienmēr grib atgriezt veco atpakaļ. Atgriezt tavas kļūdas, tu toreiz tāds, bet tā, viņš tev visu laiku saka, atceries? Tur tā, pirms 3 nedēļām tu to, man šitā te draudzē bija. Man mācītājs grib atgriezt manas kļūdas atpakaļ. Es vienreiz, mums bija, es varu pastāstīt man negribas aprunāt, bet vienkārši interesants piemērs. Nozīmīgs izdeva. Mācītājs izdeva kaut kāds pakāpes. Lai tu tik pirmā pakāpē, tev tur jābūt pusgādu, tur visu pareizi, tur jādzīvo perfekti, tad tev iedeva tādu nozīmīgu pirmā pakāpe. Nu, ja tu vēl tur, tā otrā pakāpe, tā viņš bija izdomājis, lai tu tiktu uz augšu pakāpes, tev tāds nozīmīgs, un tāda nozīmīga piesprauda nesā. Pirmās pakāpes kristietis, otrās pakāpes kristietis. Nu, un tā es aiziet, lai dabūtu tās pirmās pakāpes kristietis. Pie to mācīt aiziet, lai to nozīmīgi. Tur viens aiziet, visiem pēc rindas aiziet, un tās nozīmīgas saņemt. Es aiziet, viņš teica, Andri, tev nebūs pirmā pakāpa arī. Es saku, kas ir? Es jau tā centos. Tur būtu tāds labs, kas ir, ko es sadarīju? Atceries pirms pusgada, tu toreiz ielika internetā to muņķānu, tu šapā lai tev teici un neliec. Tu vēl, man liekas, tas tev vēl nav, tu vēl neesi. Neesi cienīgs to nozīmīgi. Labi, nav man tā nozīmīgi. Nedabūja nozīmīgi. Es gan nav pirmā pakāpe, kristietis. Bet tas bija pirms pusgada. Es pēc tam jau vairs neliku tādu pusgadu. Bet viņš teica, es vēl to atceros, ko tu domāji. Es domāju, Jēzus jau nomazgājis. Viņš teica, tā nerokās vecās lietās. Viņš jau asinīgi ir nomazgājis manas grēkus. Viss jau ir piedots. Mācīties man nepiedod. Jēzus piedod mācīties. Ot, man likās, tā iet mājās ar rūgtumu. Tagad jau es vairs... tagad jau es pieaudzis, es bišķiņ vairāk sapratu, un gāju mājās ar rūgtumu, nedabūju nozīmīt, īstenībā nozīmīt. Mājās sanāks, viņai stāt, viņa smējās, viņa saka, tev vajag tā nozīmīt, viņa teica, tev vajag tā Pārgriezt uz pusēm, viens vajag, viņš kā pusīt piedod. Bet mums ir jāzina, ka mūsu visi šitie pārkāpumi, visi tie grēki ir apglabāti. Vienkārši nevajag celt augšā no kapa. Te es sapratu, ka mums jāaizmirst tas viss vecais, jācenšas viss vecais aizmirst. Zini, kāpēc es liecinu par to, kas bija nākamāns? Ne jau es varu atceros, man to viss ir aizmirst. Tā ir vienkārši liecība, es jau negribu daudz par to pat runāt. Es vienkārši noliecinu, ne jau tāpēc, ka es atceros, ka es pat vēl visu neinteresēs. Es vienkārši liecinu, lai citiem būtu pa piemēru, kā var atgriezties. Bet tā kā viņš man nemaz neinteresē īstenībā tās narkotikas. Man te var stāvēt, es zinu, visas pasaules labākās narkotikas, man viņas vispār pilnīgi vienaldzīgas. Es uz viņiem skatās, un tagad uz tiem nākamajiem pats, kā uz vienkārši žēl man, žēl pēc cilvēki. Man pat viņi neinteresē, es zinu, ka es nekad neatgriezīšos pie vecās dzīves. Bet cilvēki ceļ augšā veco ceļu. Un zinu, kā citi cilvēki tev ceļ augšā veco. Es saku, atceries toreiz, kad toreiz.
Toreiz. Tas bija toreiz, ko tu tagad man... Es saku, atceries toreiz, kā tu te var sludināt, tu biji... Es saku, tas jau sen jau ir nomazgāts operēts. Viss pagājis. Nu jā, kas viss pagājis, tas jauns. Viņi tev uzbāž toreiz. Kā tu te var stāvēt? Es kancels, ka tu biji narkomani toreiz. Man tā ir interneta. Bet tas jau sen jau viss piedots, viss ir nomazgāts un sen jau viss ir atbrīvots. Nē, viņiem toreiz. Un sāk tiesāt, daudz cilvēks tiesā. Pa vakardienu tiesā, pa aizvakardienu. Tas vēl labi, ka par aizvakardienu vakar, bet tiesā vēl ko pirms gada. Es tev saku, man tiesāja pirms pusgada, kas bija internetā ielicis tur. Nedēļ nozīmīt. Es domāju, ko es tādu izdarīšu? Kāpēc viņš man nedos tā nozīmīt? Tā nebūs kas pirms pusgada. Mācīt, tas bija pirms pusgada. Es jau to esmu nožēlojis, ka es tur tā... Tas bija liels grēks, ko tu... Nebija pat liels, es pat neuzskatīju par grēku. Kas tas bija? Svētums. Mums pateica, normāli. Nu jā, Norbert, mums draudzē pateica, ka nedrīkst līdz citu mācītāju svētums. Kā nedrīkst? Dievs, Mums tā bija. Aigi zina, nedrīkst. Man liekas, nu... Kā tikai drīkst savā draudzes, savu draudzes. Tikai savējo. Jā, savu. Viss tikai savu citu nedrīkst. Mums tā bija. Tikai savu. Kā debesīs arī tur būs savs? Tur būs savu stūrīt. Katram savu konfesiju. Arī nevar iet ārā. Konfesiju, katram savu konfesiju. Zin, tikai konfesiju. Kurā, tikai cilvēks satiek uz ielas. Tikai man vēl kaitina, ka satiek cilvēks uz ielas, viņi prasa, kurā konfesijā tu piedars? Kādā konfesijā? Kas tev vajag tādu konfesiju? Es nāku pie man konfesiju. Debesīs skaties, tu ir katolis, es nāku pie kādā konfesija. Man nepatīk vispār vārds konfesija. Es piedaru Jēzum, es sekoju Jēzum. Kāds sagatavojas? Man nepatīk šitie konfesija. Tu esi katolis, tu esi luterāns. Es esmu kristietis. Nu, kā man jābūt katolim vai luterānim vai pareizticīgai? Pāvils vai... Jā, tas, bet Jēzu Kristu. Nu jā, viss kristi, jā. Kādā konfesija? Tur harizmāti, protestanti, nekas es nav, vienkārši kristietis. Tas ir vienkārši nosaukt. Cilvēkiem gribās ir visi tā. Nē, es domāju, debesīs vai tā būs tur protestants, tas ir katolis, tas konfesijas tur būs, es neticu, ka tas ir nosaukt. Nezinu, neteiks, neko nedrīkst, neko teikt, bet es tāpēc nekad, man prasa, kādā konfesijā, es vienkārši, mēs esam kristieši, pielūdzam Jēzu, slavījam Jēzu. Mums nav tāda konfesija. Kāds tu neesi? Tu nezini, kādā konfesija. Gandrīz var teikt, nezinu. Īstenībā es nevienai negribu, tur vajag ielīst nevienā tādā konfesijā. Jo katram ir savs, kaut kāds savs pišķi. Man vienkārši patīk sludināt, ko Dievs runā, būt sadraudzībā ar svēto karu, sludināt tā, kā Bībelē rakstīts, vismaz censties un darīt visu to, kas rakstīts. Jo es Bībelē nekur nesaskatu konfesijas. Tu redz Bībelē kaut vai vienu vārdu, kaut konfesiju kaut ko. Tu redzēji kaut ko. Pareizi, ticība, bapti, kur Sektāns. Sektanti, nē. Ja mēs nevienu sektāns Īstenībā sektāns ir tie, kas novirzījušies no citiem. Nē, Kristu. Sektāns skaitās īstenībā, jūs zināt, ko nozīmē sekta? Es esmu lasījis. Tas ir, ka tu esi novirzījies no kopējās ticības. Nu, piemēram, ir... Svešu mācību. Nezinu, varbūt svešu, vienkārši tu esi atdalīts. Svekts, skaties, ka tu esi atdalīts. Nu, piemēram, tu esi katoļi, viss tāda, ja skatītos, visi būtu katoļi, visi kristieši, un tu nodalies nost, un tu kļūst par sektāni. Tu nodalies no katoļu ticības nost, un tu kļūst. Kristieši taču arī. Pirmais, kas bija, ko pirmo sauc par sektāni, man liekas, Kristieši tie bija. Mārtiņa Luteri, viņš nodalies no katoļu. Kristieši, kad nadalījās no tiem sinagogistiem. Arī dažādi sektāni, varbūt jā, arī par... Kristiešus uzskatīja par sektantiem. Ebreji. Nu jā, nu tas vārds, to var diskutēt. Kas visvairāk saka, ka viņi nav sektanti. Bībelē vārds ir sektanti. Jā, ir sektants, jā. Pāvils. Jā. Vadonis. Viņš bija Pāvils sektas vadonis. Viņš arī, nu, kad es tas... bija sektants. Nu jā. To es arī runāju. Es nesaprātu, ko tas ir domāts, tad viņš bija sektants, tad, kad viņš vēl nebija Jēzus pieņēmis. Nē, viņš... Nē, nu kā, taču ebreji ticēja, ka ir vienkārši Cebauds Dievs un nevar būt cilvēks pasludināt. Viņi pēc tam pat sektanti domā, ja tas domāts pēc tam. Es tā arī īsti ļoti tā līdz galam jāpārdomāšanas, kā viņi tur gribēja teikt par to. Nu jā, tas laikam tad, kad viņš jau pieņem Jēzu, viņu sauc par sektanti. Viņš bija sektants. Jo pirms tam viņš bija ritīgs farizējs, tāds ritīgs.
Nu, Farizējs sektu arī sauc par farizējs. jā, es nezinu, baigi rūči. Tas ir cilvēki visi. Izgojumājums kaut kāds, jā. Citas sektantiem. Arī šos te, kā viņus sauc par sektantiem, arī šos te, kas nāk pa mājām, kā viņus sauc? Iehovas liecinieks. Mana mamma pat katoļus sauc par, ja viņi nodarbojas ne tikai dievkalpojumu, bet kaut ko ārpus dievkalpojumu dara, tas arī ir. Es kā biju aizgājis uz katoļu baznīcu, un tur aizgājis uz katoļu baznīcu, un tur kaut kāda saruna, tur sanāca, es teicu, ka es nav katoļu, tādā konfesijā, es vienkārši kristietis. Tu tas sektants? Nē, es teicu, es nezinu, kā jūs man savu, kā jūs gribat, es saku, viņi uzskata, ka tie nav katoļi, bet tie visi sektanti, viņiem atkal katoļiem ir tā, viņi uzskata, ja tu neesi katols, tad tu esi sektants. Nē, tā ir, ko mēs runājam, bet nav tik būtiski. Mums jāatceras galvenais divas lietas, kas ir ļoti svarīgas. Ziniet, kas ir pats svarīgākās lietas Bībelē? Kā jūs domājat? Vispār ļoti svarīgas lietas. Pirmais ir vārds, un otrais ir gars. Nav tā? Divas svarīgas, būtiskas lietas. Jūs zināt, kā gars, lai virzītos mūsu dzīvē, gars. Svētais gars, lai virzītos mūsu dzīvē, mums pirmkārt vajadzīgs vārds. Vārds. Jo atcerieties, ka svētais gars, un kad viņš sāk radīt debesis un zemi, vispirms bija izteikts vārds, pareizi? Vārds bija un tad tapa. Vispirms Dievs teica vārdu, un tad tapa. Un tad svētais gars sāk darboties. Arī mūsu dzīvē vispirms mēs lasām Bībeli, saņemam vārdu, un tad svētais gars mums virzās. Kamēr mēs neesam saņēmuši no Dieva vārdu. Vispirms ir vārds, nav tā? Vispirms ir vārds. Lai svētais gars varētu virzīties, tev ir vārds. Tāpēc tu nāc uz dievkalpojumu, tu saņem šeit vārdu no Dieva, saņem Dievu, un tu ej ārā, svētā gara pilns, un svētais gars virzās tavā dzīvē. Tu vispirms saņem vārdu. Kāpēc cilvēki nāk uz dievkalpojumu? Lai saņemtu vārdu no Dieva. Klausās, ko sludina, saņem vārdu, tas tev ieiet tavā sirdī, un tu svētā gara pilns izej ārā un sāc kalpot cilvēkiem ar to vārdu, ko tu esi saņēmis. Vai arī pats lasa Bībeli, tāpat es lasu Bībeli, saņem vārdu no Dieva un izej ārā un sāc kalpot. Arī pats. Svētais gars darbojas vispirms ar vārdu, jo vārds ir instrukcija. Tā ir, Dieva vārds ir instrukcija tavai dzīvē. Tā ir pamācība, kā tev jādzīvo. Dievs iedevis mums ir grāmatu, no ko mēs mācāmies. Viņš svētais gars sarakstīs to grāmatu savu cilvēkiem, svētā gara iedvesmot cilvēku sarakstīs to grāmatu, un svētā gara iedvesmot. Un īstenībā, kad tu lasi, tev jālasa tāda apziņa, ka to saka svētais gars. Viss, kas tur ir rakstīts, tas ir jāpieņem, ka to ir runā svētais gars. Dievs runā. Īstenībā, caur tev nāc to vārdu. Lasi, liku Bībeli, Dievs runā. Izlas vienu teikumu, Dievs man saka, yes, es pieņemu, labi, ejam kopā. Un sāc, noliecina stāsti, Dievs, piemēram, lasām Galaktiešiem 3.5, kas tur rakstīts? Galaktiešiem 3.5 ir rakstīts, kas tur rakstīts? Lasām, vai tad tas, kas jums sniedz garu, un jūsos dara brīnumus, to dara ar bauslības darbiem vai ar ticības sludināšanu. Kā es domāju? Vai mēs to daram ar bauslības darbiem, vai Dievs dara to ar bauslības vai ar ticības sludināšanu? Ticības sludināšana, es uzskatu. Tā jau mums tāds jautājums uzdod Pāvils. Īstenībā Dievs darbojas uz mums ar ticības sludināšanu. Zini, kas ir pats svarīgākais ticēt? Kad tu sludini ticēt, ko tu sludini. Vissvarīgākais būtu pārliecināt. Tu nevari šeit runāt, ja tu neesi pārliecināts, ko tu runā. Zini, ja tu šaubies pats, tad neviens tev neklausīsies. Ja tu šaubies, ka ko tu pasaki, ka tev ir šaubas, varbūt tas tā ir, varbūt tas nav, ja tu sāc tā runāt, neviens. Tev pirmkārt tas pašam jābūt. Ja to, ko tu saki, tas ir jādzīvo tevī. Tas ir jādzīvo tevī. Pareizi, tas vārdam jābūt tevī iekšā, lai tu to runātu ar, zin kā, remo un logos ir tā divi vārdi. Logos tas ir tā ir tikai tavas zināšanas, ja? Bet logos, tas rema, tas ir, ka tev, ka tas tavā sirdī, tu to pasaka, un tas runā uz cilvēkiem, cilvēku dzīves mainās. Jā, tā ir, vai tas, tā rakstīts Galaktiešiem 3.5, vai tad tas, kas jums sniedz garu un jūsos dara brīnumus, to dara ar bauslības darbiem vai ar ticības sludināšanu. Nevis ar likuma darbiem vai ar ticības sludināšanu. Dievs dara brīnumu un sniedz mums garu, kad mēs ticībā sludinām. Mums ir
Man patīk, ka Normons viņš man zvana. Viņam ir tāda ticība, Dievam, ka Dievs ir viņām, viņš visu laiku ar Dievu kopā. Es arī gribu tādu ticību, man arī būs. Es tā ceļšos apzinātas. Tev jāpieņem, ka pats Dievs ir tevi, ka tu ej ar viņu. Es jau arī cenšos, nevienmēr man tas sanāk, bet es jau tagad tā cenšos vien vairāk. Tev jāapzinās, ka Dievs ir tevi, ka tu visu ej ar viņu, tu dari visu ar viņai pēc veikalā, tu produkts, visu ar Dievu, svēto garu, visu laiku esi kopā, visu laiku nepārtraukt ar viņu sadraudzībā, visu laiku 24 stundas. Baigi forši izņem. Es, kad biju iepriekš draudzējis izstādīšu gadījumu, mums mācīja tā, Aiga jau zina, mums mācīja tā. 2 stundas lūkšana, katru dienu 2 stundas lūkšana. Vai ne, Aiga? Es no rīta ceļos, es baigi kārtīgs, gribu būt, saņemt Dievu svētību, aizēju kamerī, 2 stundas, vēl 10 minūtes palikuši. Vēl vajag lūgt, nezinu vairs ko lūgt, bet skatās pulkstenī, zini. Īstenībā, nezinu. Vēl ko, Dievs atklājies, nezinu vairs ko teikt. Dievs atklājies. Vēl 3 minūtes. Dievs atklājies. Beidz iziet ārā. Beidzās lūkšana, varam dzīvot, vēlēt uz darbu, Dievs palika tur iekšā, visi dod dzīvi līdz nākošam rītam. Dievu atstāja kambarītī, mums tā mācīja, 2 stundas jāpavada lūkšana. Mācītājs mums saka, es lūdzu 4 stundas. Kur tu tavu līmeni dabūji? Es tikai 2, es 4. Es ar Ormonu runāju pa telefonu, Ormonu saka, bet es 24 stundas. Viņš teica, es visu laiku esmu 2 kāds, tur 4 kāds, 2 kāds. Ko tad tu tikai 2 stundas? Kas tad? Tu tikai 4 stundas esi ar Dievu. Viņš saka, 20 visu laiku ar Dievu esmu, visu dienu. Mums tā bija. Un jāuzrakst tas grafiks, zin galvenais. Un jānodod. Cik tu lūdzu katru nedēļu? Viņš skatās. 2 stundas. Kāpēc neesi nolūdzu to 1 stundu? Nav. Tā kā nākošreiz, ja nebūs 2 stundas, netiks kalpošanā. Nevarēs kalpot. Ja es jau sūtīju uz visu laiku svēto garu, ne jau uz 2 stundām tikai. Viņš nemitīgi, lai pēc tam viņi kopā. Nemitīgi. Un tas kāpās. Zini, kas ir Šidlovskis, ir tāda, es viņam neko nepinu, tāda Šidlovski, tāda, viņi pēc Šidlovski, viņi visi samā izlasīja to grāmatu, tad tur ir tās stundas, un te visi to grib, tā, un te man bija traki, un te es nav izgulējis, 4 cēlies, lūdzu, jābrauc uz darbu, zini, neizgulējis, paskatīja vienreiz ar mašīnu, šitādu mašīnu notrieci. Bija neizgulējis, iet pusā aizmets uz darbu, no 4 speciālis no rīta, acis varās, aiz uz darbu, sēž tad darbā, miega cīti. Tāpēc, ka jālūdz Dievs. Es ceļu savu jau. Klosteros ir vēl trakāk. Bet tā mums bija, Es nevienam nepērētu, man šitas tagad liekas smieklīgi. Bet te labi uzrakstīts, ticības spēks dara brīnumus. Un es saprotu, bet pats svarīgākais mums ir saprast, kad atnāk šis svaidījums. Svaidījumi dod, zini, kas ir svaidījums? Spēks, svētā gara spēks, lai nonāk uz mums. Tas maina mūsu maina, tas svaidījums mūsu maina. Ziniet, Bībelē viena rakstvieta ir. Mums nevajag kā kāds mums mācīt, bet svaidījums māca jums visas lietas, un viņš ir patiesas un nav meli. Tas svaidījums maina tev, tas svētais gars maina, viņš tev maina, ka tu esi visu laiku ar viņu kopā. Kā to? Viņš ir īstenībā reālāks par tavu sievu, par visu viņš ir reālāks. Viņš ir visu laiku tevī, man patīk. Man reālāks par mani. Ja tu bez sievu jau nevar visur būt tev līdzi, viņš visu laiku reālāks par visu. Normans saka, reālāks par visu. Jūs vēl nezinu, kas te notiks, kad svētais gars sāks darboties par... Dievs ir sagatavo. Tāpēc Bībelē ir rakstīts no ticības sludināšana. Tev jāpieņem tas. Ja tu nepieņem svētais gars, nevar vienkārši darboties tevi. Viņš jau ir tur, viņš ir katrā, kas piedzimst un kas ir pieņemsies katrā, bet viņš vienkārši neko nevar darīt, ja tu viņu nepieņem, ja tu viņu nerunā, nedarbojas ar viņu, viņš jau grib sadraudzībā tevi, kontaktā. Atceries, ka Bībelē rakstīts, Dieva tēva mīlestība, Jēzus Kristus žēlastība un svētā gara sadraudzība ar jums visiem, ar visiem, lai paliek, ar visiem, un mūžīgi viņš. Ja es teicu mūžīgi, viņš teica, labākais aizēja, labāk. Ja es neaizietu, viņš teica, es jums nedodu svēto garu. Ja es neaizietu, labākais aizēja. Tagad jums ir svētais gars, jums ir labāk. Jums ir svētais labāk nekā. Tas ir labi, ka es aizēju. Un tur rakstīts tālāk,
un viņš būs pie jums mūžīgi. Tur nav rakstīts, ka viņš būs tikai, viņš mūžīgi. Ja tu pieņem Jēzu, viņš tev mūžīgi ir tevī. Mūžīgi. Un tas ir spēks. Un tas tev, ja šito pieņem, atceries, ka Henrijs sarunā, viņš tur svētais gars, tur ir, tur dara. Es domāju, kādreiz domāju, ko viņš laiku tā runā? Es vēl tā arī vēl nebija iebraucis. Es tagad tik tā īsti sāk iebraukt. Un es tā domāju, ka man liekas tās sektas, kad vēl rodās, kad tu ej no spožuma uz spožumu. Arī tās dzīvās svaidītās draudzes, kas negrib iet tālāk Dievam. Viņas, kas grib tiekt kristieši, kas grib iet tālāk, dziļāk, jo Dievs saka, iet no spožuma uz spožumu. Un tā līdz debesim, tad arī būs tāds moments, kur kāši kristieši, kur apstājās un viņi negrib iet tālāk, un tad viņi sāk tiesāt tos, kas ir tuvāk tālāk. Sāk tiesāt jaunās tuvākās attiecībās ar Dievu. Jā, viņi sāk tiesāt. Un tā tas būs līdz debesim. Jā. Un tas, kas mūžīgi ies tuvāk Dievam, mūžīgi būs kaut kāds tiedības. Un arī tās svaidītās draudzes sāks tiesāt. Tas, kas tur ir. Un to nedrīkst pieņemt. Šito Benijs Kins pravietoja, Zīmo Benijs Kins pravietoja, viņš pravietoja, ka celsies jaunas draudzes, un vecie sāks uztraukties, viņi tās ierūsējušās metodas vairs nedarba, jaunas sākums, sākās jaunas sākums, un viņi sāks uztraukties, viņi sāks tev kritizēt, kas tu tāds esi, man atderēja par mācītāju, kas tu tāds, kas tev ļautu, tu esi kaut kāds jaunu te gribi ieviest, jaunu tu gribi kaut ko. Un jo tu būsi augstāk tuvāk Dievam, tad tu arī uzreiz skatīsies ar uz tiem luterāņiem, baptistiem, visiem katoļiem jau ar Dieva acīm, ar mīlestības acīm, tu vairs netiesās. Un tev būs, tur ir cits līmenis. Bet tev ir ļoti daudz tiesās. Viss sevis daudz tiesās, tas ir skaidrs. Bet zinu, es vēl sapratu ļoti svarīgi lieta. Es vēl tā sapratu, ka tā mūsu domāšana, zini, kas ir ļoti svarīgi, ka tu ieraugtos, ka tu domā, koncentrēs uz attēliem, uz kaut kādām lietām, ko tu gribi dzīvē sasniegt, lai tās lietas, zini, kas ir svarīgi, tā doma, lai tā būtu dzīva. Lai nebūtu tā kā miruši visi tie attēli. Bet mums vajag, lai mūsu tās emocijas būtu dzīves, jūtas dzīves, lai tu to cilvēku mīli, zini, lai ar jūtām tu mīli arī ar emocijām. Lai ne, pasaka, es viņu mīlu, ar jūtas nekādas pret viņu nav, emocijas nav. Viņš, piemēram, tas sēž autobusā cilvēks, viņam ir grūti, smagi. Tu uz viņu paskaties, viņam vajag, tev pat nav tev pat nav nekādas emocijas. Mums vajag tāda pilnība, zinot, ka mēs paskatāmies uz to cilvēku, un tev asaras tek. Saprot, tev ir par viņu žēl, viņš tev jūtas. Mums vajag būt dzīve tā, saprot, tās domas, visu, ko mēs domājam, visas tās emocijas, lai būtu dzīves. Saprot, lai tu mīlētu pa īstam mīli. Zini, ka tu mīli pa īstam, tev nav nekādas bailes. Jo mīlestībā nav bailes. Saprot, ja tu mīli otru, tu vari visu ko izdarīt. Saprot? Tā mīlestība ir rodās no tā, ka tu redz, ka ko Dievs gribēs tajā cilvēka, tajā ielikt iekšā. Un tu gribētu redzēt, lai viņš būtu tāds, kā Dievs viņu ir radījis. Jā, es saprotu, ka mums vajag emocijas. Jo cilvēki mēs esam kā miroņi. Zini. Tev jāpārbauda, vai tu esi vēl dzīves, zini, vienmēr kāds pačupina, ja tev nav tās jūtas, zini, man patīk, ka cilvēki raud arī, ka smējās, raud. Tas ir dzīves cilvēks īstenībā. Viņš smējās, viņam ir emocijas, viņš jūtas. Es domāju, ka pareizi. Nikā citi saka, nevajag neko justu, nevajag neko, bet īstenībā vajag, īstenībā. Dievs arī raudā, Jēzus arī raudā. Jā, pareizi, pa Lāceru. Jēzum bija emocijas. Jā. Mums jāpiedzīvo arī mīlestība. Jā. Es saprotu arī. Mums mācīja iepriekšējā draudzē, ka nevajag, ka mīlēt vajag bez jūtām. Es raudāju, priecīgs, raudāju. Tā es domāju, ka tas ir svarīgi, lai mēs būtu laimīgi. Mums arī svarīgi, es saprotu, vadīt savus domas un emocijas. Arī vadīt. Es domāju, ka cilvēks var arī vadīt savas domas, pareizi. Vai tu vari vadīt savas domas? Un tu vari saprast, ko tu gribi, to tu domā par ko. Tu vari domāt par labu, par sliktu, pareizi. Izvēlēs tev domāt, par ko tu domā. Tu vari domāt par ko īstenībā jā. Un arī, es domāju, tu arī vari pieņemt, vai tu esi laimīgs vai nelaimīgs. Tu vari tā, es esmu laimīgs, viss tā. Tu vari domāt, es esmu nelaimīgi, ne? Un tu tāda arī vari uzties. Nu kā? Kad Sātans Ievai tās domas, Ievai bija izvēle, pieņemt vai nepieņemt. Tas jau mums tā arī. Pieņemt tās labās domas ir sliktās.
Bet es domāju, bet ir arī reiz tāda, es sapratu, ir arī, ko tu nevari vadīt kaut kādas domas. Ir nevadāmas domas. Tas vienkārši tā viņš. Un tad es saprotu, ka tas sātans var iedēstīt kaut kādu sēklu. Bet es ticu, ka Dievs tev dod pozitīvu, pareizi. Viņš tev, lai tev ir garīgs auglis, Dievam. Tāpēc jau vajag tas vārds lasīt, lai tev gara augļi, kādi gara augļi? Mīlestība, prieks, vajag kultivēt tie gara augļi, lai uzrakta tie apakšējais. Jā, domāšanas spēks, pozitīvs spēks, tad rodas domāšana, tad no domām rodas spēks, Dievs spēks. Jo es domāju, ka Dievs ir pozitīvā viss, viņš ir pozitīvs. Viss tavu domāšana, ja tev ir pozitīvi, tas ir no Dieva. Ja tu saproti, ka tavu doma ir negatīvs, tas nav no Dieva. Tas ir, sātans grib viss negatīvi, viņš viss tev pateica tas niecībiņ, ka tu neko nevar, tu neko nespēj, un tu nekas tev negāri. Tev pienāk kristieši klāt arī, tev nekas neizdosies, tev tā draugs, tu to taisini, citam gribās sāk. Man gribās tad domāt, man otrādā gribās tieši tad parādīt, kad mēs... Nu kā Jēzus jau tā pateicis, kas viņš tāds ir bez izglītības. Kaut ko tas stāsts, viņam vispār nav izglītība. Jā, man jau arī tas ir, ko tu tagad pagāji? Kur tu? Dievs viss teica, viņš pagāja, mēs pieaugsim Dievam, viņš teica, mēs sludināsim sporta arēnā Rīgu, zinat? Meža parkā tam lielais. Nopietni, tas bez jokiem. Tas ir tā ir. Jā, izaugstas. Jā, sēkla mums ir iesēta. Šitā ir sēkļi tikai, saprot, auglis, apskatīs, augļi. Nu tā kā es sapratu, ka vispirms mums tā ir sevī visu to labo, iedēstīt sevī. Lai tā sēkla aug. Lai viss tas labais aug, lai mums ir tie gara augļi. Un gara augļus mēs varam audzēt, kad mēs nepieņemam tā sātana, iedomu sātana, tās visas lietas, ko viņš piedāvā, bet pieņemam to, ko piedāvā Dievs. To, ko piedāvā Bībele, to lasam un audzējam to sevi, kultivējam to, ruštināmies par tām lietām un audzējam to, kas ir, ko saka Dieva vārds. Un koncentrējamies pozitīviem attēliem, koncentrējamies. Man viens vārds ir. Nu? Man tagad nāca tāds vārds no Dieva, kad, es nav šeienes, kad Jēzus Kristus, kad viņš sāk sludināt, kad Dieva gars, kad viņš sāk vadīt, līdz tam viņš ļoti daudz sēdēja kopā tieši ar farizējiem. Viņš bija ar viņiem kopā un visu laiku viņš klausījās viņas vārdus, tā kā nav tā, ka mums, piemēram, būtu jāuzstājas luterāņi vai katoļi vai baptisti par kaut kādiem bubuļiem, bet tieši arī jāklausās, ko viņi sludina, jo Dievs arī caur viņiem darbojās. Jā, es tā uzskatu, es uzskatu, kā visās baznīcās ir spēcīgi kristieši, kurā baznīcā ir spēcīgi. Neskatoties par to, kas sludināt šitādās tās kancās. Katrā baznīcā Dievam ir savi cilvēki, katrā baznīcā. Itanī pareizticīgā Dievam, pareizlauri, itanī luterāņi, itanī katrā viņam ir savu cilvēku un spēcīgi cilvēki. Dievam ir plāns priekš cilvēkiem, katrā baznīcā. Ne jau pavēlti. Ja tavs kungs ir Jēzus, tad viss ir kārtībā. Ne tik uz priekšu un Dievs darbojas un maina tev un viss būs labi. Un tāpēc mums galvenais, lai viss tas mums piedzimst mūsos, viss tas pozitīvais piedzimst mūsos, lai mēs varam nedzīvot saviem kompleksiem, bet izmest tos kompleksus ārā un teikt, ka mēs ļoti labi izskatām, mēs esam skaisti, brīnišķīgi, un mēs būsim priecīgi, laimīgi. Nevajag teikt, man līdz kājas, man ir taisnas kājas, arī ja viņas ir līdz, šajā brīdī man višķiņi ir līdz, jā, labi. Viņas būs taisnas, viņas arī paliks taisnāks. Tu zināt, ka viņas arī paliks taisnāks? Man viņas arī paliks taisnāks, man agrāk bija līkāks. Viņas neīstenībā. Man agrāk bija šitādas, un tagad tev tā bija taisnāks palikt. Un es biju drausmīgs, es izskatījos. Tas pumps bišķiņ tur sejā, tas ir no kaut kādām lietām nepareiz ēdienu, ko es ēdu. Bet es domāju, ka arī tas viss pazudīs un būs brīnišķīgi, un mēs būsim viskaistākie, smukākie, un nevajadzēs mums tur līdzināties Britnijai Spearsai, Madonnai un tur nezinu kam, bet īstenībā tu esi Laurīt smukāk par Britniju, un tu Gundiņa arī smukāk par Britniju Spears un par visiem. Nē, es saku nopietni, skaties sevi, un tu paliksi smukāk īstenībā paliksi. Tu skatīsies sevi un teiks, nu rīt pamodīs, cik es esmu skaisti. Dievam pieder skaistums salons.
Nu, jā, ne, bet galvenais, ka tu skatīsies uz sevīm, skatoties skaisti, viņš viss tas materializēsies. Un tiešām tu būs skaisti, tu paliksi skaistāk. Nav redzēts, ka vīrietis un sievietes dzīvo kopā, jo tad viņi sāk līdzināties viens otram. Tad līdzīgāk. Nav ievērojuši, ka staigā ar bokserīti, saimnieks, paskatās viņas sejā, jā, tā kā bokserītis. Tās jau ir tā, nav ievērojuši kaut kā. Un arī, ka vīrietis kopā ar savu sievieti dzīvo, nav ievērojuši, ka viņš paliek līdzīgi. Man citreiz domā, tie brāļa māsas, domāju, ja tas vīrs uz sievu izrādās. Es domāju, tik līdzīgi divi. No sākuma taču nebija noteikti, ka iepazinās tik ļoti līdzīgi. Nē, nav ievērojis, ka paliek. Un tāpat tu sevīm skatīsies, ka tu esi skaists, un tas viss pārmainas un materializējas. Un beigās būs viss skaistākā. Nav ievērojis, ka skolā ir bijuši tāds meitenes, kas pirmās klasīties ir nesmuks. Nav viņas tā pēc skats. Bet pēc tam vēlāk skaties, viņas tāds smukas, kaut kā pārmainās. Cilvēki vispār mainās, bet arī, es domāju, ar Dievu ļoti mainās. Svētais gars tev mainīs ar ritīgi forši. Un būs skaisti un viss. Un vesels būs. Galvenais, mēs visiem būsim veseli. Mums nebūs nekāds ļaunums, nekas slikts. Mums nebūs aiga arī staigās. Jūs zināt, ka viņi staigās. Un mēs, te būs vispār forši. Būs brīnum un zīmes. No jā, un Eko Nātans Moris. Bet es domāju tā, ka tas īstais sieviešu skaistums ir, ka Dievs tas skatās no iekšienes, no garīgās puses. Jā, protams, arī, jā, protams. Kad, ir jau arī tā, es arī citreiz skatos. Svarīgais te ir teikts pa iekšēju. Jā, pa iekšēju. Kas no viņas staro ārā. Jo patiesībā Dievs jau ir viss. Dievs ir katru sievieti un katru vīrieti radījis unikāli un skaisti. Nu jā, es tik vienkārši domāju, ja cilvēki pieņem, ka viņš ir skaists, un viņš priecājas, ka viņš ir patīkams. Viņš ir patīkams cilvēki. Tu staigā tāds savdīgi, tāds, tu neesi patīkams. Tāpēc ir jāaptver to, ka tevi Dievs ir radījis. Tu esi kaut kas unikāls, kaut kas skaists. Tu esi skaisti, unikāli, vienalga kā tu esi. Iedomājies, Dievs tev pats to ielicis, visu iekšā, visu to skaisti. Tu esi neatkārtoji, neviens nav tāds, kā tu iedomājies. Tur neviens nav, nevajag tur līdzināties. Ja tu skatīsies uz tās pasaules, tad tu sabruks. Ja tu sāk skatīsies uz Dievu, tad tev viss tas no iekšienes sāk starot uz laukā. Jā, un tu staigās, spožums būs tev. Tev būs ļoti spožums. Viss gribēs tevi draudzēties, un tevi gribēs iet, un tu vēl dabūs vismukāko vīru. Kaut tu būtu 200 km smāka sievieti, tu būs viskaistākā. Jā. Viss. Jā. Pareizi tu teici. Un tā kā ar šo mēs šodien beigsim, bija forši, kaut ko zinājām. Kā mēs varam kļūt priecīgāk, laimīgāk. Vienkārši pieņemt. Esi tāds, kāds tu esi. Un neielikt kaut kādos rāmjos sev. Un vienkārši priecāties, ka tev Dievs tāda radīs. Un apzināties, kas tu vispār esi. Kas tu esi. Tu esi Dieva radīta. Pats Dievs tevi radīs. Un tev ir jāpriecēs. Viņš jau unikāli, neatkārtojami. Neviena sieviete nav zemes tāda kā tu. Neviena. Lauri, neviena. Aiga neviena nav tev pat līdzīga. Katra ir dubultnieki, tur kaut kāda bailīdzīga. Un kad to viņš sāks ar Dievu gadu, sāks tā iekšē staroties, tā to vien vairāk sāks starot. Un viens spēcīgāku, un tad viss tā kā. Viss nāks, tev gribās, tad tev gribēs jāuzvēties, viss teiks vairīgi. Būs forši. Jā, ar to mēs šodien arī beidzam. Nākošais mēs attiecībām svēto gadu būs dziedināšanas dievkalpojums. Vēl viens dziesmu uzspēlēsim, jā? Kad es spēšu skumjos ielīgsmo, vai viņos ielītu priek, kad es spēšu vaju stiprināt un spēku tiem dot. Kad mēs spēsim tumsu izgaismot, kad mēs spēsim skumjos ielīgsmot, Desmu svinēsim mēs, desmu svinēsim mēs, svinēsim mēs, svinēsim mēs, svinēsim mēs, desmu svinēsim.